Šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Šodien Dievs aicina ticēt viņam no visas savas sirds, ticēt katram viņa vārdam, ticēt viņa apsolījumiem, ko viņš ir izpildījis Jēzu Kristu. Jāņa 1. vēstule, 5. nodaļa, 1. pants. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis, un ik viens, kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas no viņa ir dzimis. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, kuru Dievs ir sūtījis uz zemi un ir svaidījis par glābēju, ir no Dieva dzimis. Tā ir ticība Dieva apsolījumam, ko viņš ir izpildījis Jēzu Kristu savā dēlā. Pāvila vēstule romiešiem, 1. nodaļa, no 1. līdz 4. pantam. Pāvils, Kristus Jēzus kalps, aicināts apustulis, izredzēts sludināt Dieva evaņģēliju, ko viņš jau iepriekš apsolījis caur saviem praviešiem svētajos rakstos par savu dēlu, kas pēc miesas cēlies no Dāvida, mūsu kungu Jēzu Kristu, kas ar savu augšām celšanos no mirušiem svētajā garā atklājies kā Dieva dēls spēkā. Ticība, kas nāk no Dieva, atdzemdina cilvēku, kad viņš ticībā pieņem Jēzu Kristu kā savu kungu un glābēju. Tā ir ticības sirdī, ka viņš ir Dieva dēls, un Dievs viņu ir uzmodinājis no miroņiem. Tā ir ticība Dieva mīlestībai. Tā ir ticība, ka Jēzus ir miris par cilvēku grēkiem. Pāvila vēstule romiešiem, 10. nodaļa, 9. un 10. pants. Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirdsticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana. Ar ticību sirdī cilvēks pakļaujas Dieva vārdam un ar savu muti apliecina Jēzu Kristu par savu personīgo kungu un glābēju. Tā ir ticība Jēzus būtībai, ka viņš ir sūtīts pasaulē no Dieva kā Dieva dēls. Tā ir ticība, ka Jēzus ir nācis, lai cilvēkus atbrīvotu no grēkiem un darītu brīvus no grēka verdzības un lāstiem. Tā ir ticība viņa pabeigtai uzvarai uz krusta. Ticība, ka viņš ir miris un augšām cēlies. Ticība viņa pabeigtai uzvarai pār sātanu un tumsības spēkiem. Ar šo ticību sirdī cilvēks saņem glābšanu un šķīstību no grēkiem. Šī ticība Jēzum Kristum un viņa būtībai pārveido cilvēku. Viņš kļūst par jaunu radījumu. Jāņa 1. vēstule, 5. nodaļa, 4. un 5. pants. Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, kurš ir Dieva sūtīts un svaidīts glābējs, uzvar pasauli, ticībā uz viņa pabeigto darbu, ka viņš ir miris un augšām cēlies un sēd pa labo roku no Dieva tēva uz troņa, lai iestātos par mums. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus un glābējs, uzvar pasauli, ticībā uz to, ka velns ir zaudējis. Ticībā uz to, ka Jēzus ir nācis, lai iznīcinātu velna darbus, lai darītu cilvēkus brīvus no grēka verdzības. Ticībā uz to, ka Dievs caur Kristus nāvi un uzvaru ir izrāvis tos, kas viņam tic, no tumsības varas un pārcēlis sava mīļā dēla Jēzus Kristus
valstībā un ir aicinājis dabūt svēto mantojumu gaismā, padarījis par ķēniņiem un priesteriem Dievam. Jāņa 1. vēstule, 5. nodaļa, no 18. līdz 21. pantam. Mēs zinām, ka ik viens, kas no Dieva dzimis, negrēko, bet tas, kas no Dieva dzimis, pasargā sevi, un ļaunais neaizskar viņu. Mēs zinām, ka esam no Dieva, un visa pasaule ir grimusi ļaunumā. Bet mēs zinām, ka Dieva dēls ir nācis, un mums tādu prātu ir devis, ka atzīstam vienīgi patieso, un mēs jau esam patiesajā viņa dēlā Jēzu Kristu. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Bērniņi, sargājieties no elkiem. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus un glābējs, negrēko, jo tic tam, ko Kristus ir paveicis, tic viņa pabeigtajam darbam, tic Dieva vārdiem, un šī ticība Dieva vārdiem dod viņam uzvaru pār grēku. Šī ticība darbībā stājas pretī grēkam, jo Dievs caur Jēzu Kristu ir izrāvis mūs no tumsības varas un grēka verzības. Šī ticība izraisa rīcību, un tad cilvēks sargā sevi svētumā, sargā sevi šķīstībā no pasaules nešķīstības, un tad ļaunais nespēs viņam pieskarties. Visa pasaule ir grimusi ļaunumā, bet ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, uzvar pasauli, uzvar to, kas ir pasaulē, jo paliek pilnīgajā Jēzu Kristu. Jāņa 1. vēstule, 2. nodaļa, no 13. līdz 17. pantam. Es rakstu jums tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es rakstu jums jaunekļi, jo jūs esat uzvarējuši ļauno. Es esmu jums rakstījis bērni, jo jūs esat tēvu atzinuši. Es esmu jums rakstījis tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es esmu jums rakstījis jaunekļi, jo jūs esat stipri, un Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši. Nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīkst un viņas kārība, bet kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi. Ticība Dieva tēva mīlestībai rada nošķiršanos no tā, kas ir pasaulē. Jo vairāk mēs iepazīstam Dieva mīlestību, jo vairāk mēs to pieņemam un kļūstam līdzīgi Kristum, jo vairāk mēs nošķiram sevi no visa pasaulīga, atzīdami, cik pilnīga ir Dieva mīlestība un cik nepilnīgs un pretīgs ir tas, kas ir pasaulē. Ticībā mēs pieņemam Kristu. Ticībā mēs ļaujam viņam dzīvot mūsos. Ticībā mēs saucam Dievu par tēvu. Ticībā mēs vēršamies pie viņa. Ticība Dieva varenībai dod mums uzvaru. Ticība Jēzum Kristum un viņa pabeigtajam darbam izraisa mūsu uzvaru. Ticība Dieva būtībai, kas viņš ir, dod mums uzvaru. Ticībā uz to kungu mēs atrodamies augstāk par visu to, kas ir pasaulē, augstāk par apstākļiem. Ticība palīdz atteikties no tā, ko piedāvā pasaulē, redzot savā priekšā to, ko sola Dievs. Ticībā uz Kristu
mēs uzvaram visus apstākļus. Ticībā uz to kungu mēs sitam krustā savu grēcīgo miesu, kas atrodas pasaulē ar tās kārībām un kaislībām. Ticībā uz Kristu mēs atsakamies no miesas vēlmēm, lai izpatiktu Dievam. Šī ir tā uzvara, kas ir uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Mēs uzvaram, kad mums ir ticība darbībā, kad mēs pielietojam Dieva vārdus darbībā, ticot tiem un izpildot tos. Kad ar šiem vārdiem uzbrukam ienaidniekam vēlnam, pakļaujamies Dieva vārdiem un stājamies pretī vēlnam, tad mums ir uzvara. Ticība tam, ko Dievs ir paveicis, dara un darīs, dod mums uzvaru. Ticība tam, ka viņš mājo mūsos ar svēto garu, ka viņa varenība ir mūsos, dod mums uzvaru. Ticība katram Dieva vārdam un katram viņa apsolījumam dod mums uzvaru. Ticībā mēs ņemam zobenu Dieva vārdu, pasludinām to un uzvaram. Dieva vārdu pasludināšana dod mums uzvaru. Ticība rada mūsu paklausību katram Dieva vārdam, un šī paklausība Dievam ticībā dod mums uzvaru. Ticībā mēs pakļaujamies Dieva uzstādītai vārai, jo visas varas ir no Dieva ieceltas, un šī pakļaušanās mūs aizsargā un dod uzvaru. Ticībā Kristum mēs uzvaram visus apstākļus un visu, kas ir pasaulē. Ticībā Kristum un viņa vārdiem mēs uzvaram cilvēku viedokļus, ticot Dieva viedoklim, Dieva vārdiem, Dieva apsolījumiem. Ticībā Kristum mēs pieņemam lēmumu pakļauties Dievam, Dieva standartiem. Ticēt nozīmē izvēlēties sekot Dievam, pieņemt lēmumu un veikt darbību, pakļauties Dieva vārdiem. Un šī ticība darbībā ir mūsu uzvara. Ar šādu ticību apostolis Pāvils sita krustā savu grēcīgo miesu. Pāvila vēstule Galatiešiem 6:14. Bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista, un es pasaulē. Pāvila vēstule Galatiešiem 2. nodaļa 19. un 20. pants. Jo es bauslībai esmu nomiris, lai dzīvotu Dievam. Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. Ticībā mēs meklējam piesātinājumu mūsu kungā, kā Dāvids. 17. psalms, 15. pants. Bet es tavu vaigu skatīšu taisnībā un uzmodies pēc sirds patikas, raudzīšos tavā attēlā. Mans lēmums un mana izvēle. Es ticēšu manam visvarenajam Dievam, es ticēšu katram viņa vārdam, es ticēšu viņa apsolījumiem, jo viņš visu precīzi izpildīs, jo viņš ir nemainīgs. Es ticībā Kristum uzvarēšu pasauli un to, kas ir pasaulē. Lūgšana. Dievs Tēvs, Jēzus Kristus vārdā es pateicos Tev, ka Jēzus Kristus ir mans glābējs. Tu viņu esi sūtījis uz zemi, lai mani izglābtu. Tu viņu esi svaidījis, lai mani atbrīvotu no grēka verdzības. Es Tev pateicos par to, ka Tu esi manas ticības autors.
pateicos par to, ka tu man esi devis šo dārgo ticību, un šī ticība Kristum mani ir atdzemdinājusi. Es pateicos par Jēzus Kristus pabeigto darbu uz krusta, par pilnīgu uzvaru pār sātanu un tumsas spēkiem manā dzīvē, par to, ka Jēzus Kristus mani ir atbrīvojis no grēkiem, darīs mani brīvu no grēka verdzības un lāstiem. Pateicos par manu glābšanu un šķīstību no grēkiem, par to, ka šī ticība Jēzum Kristum un viņa būtībai mani ir pārveidojusi. Es kļuvu par jaunu radījumu Jēzu Kristu. Aleluja!